Labrīt, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Ar jums šorīt kopā esmu Jānis Jansons, un mēs turpinām iesākto profesiju ciklu. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi Annu Gerasimovu, un viņas stāsts būs nedaudz citādāks nekā mēs esam dzirdējuši līdz šim. Anna bija ļoti veiksmīga savā profesijā kā projektu vadītāja personāla atlases kompānijām. Tomēr aptuveni pirms 2 gadiem viņa nolēma pamest savu darbu un nodoties pilna laika kalpošanai, kas šobrīd arī ir viņas ikdiena. Sveika, Anna! Labdien! Tas stāsts nav ikdienišķs. Kāpēc nolēma atstāt savu profesiju un visu mainīt? Es nepiekrīstu šim apgalvojumam, pilnīgi visu atstāt, tā skaitā profesiju. Es turpinu darīt to, kas man patīk, un izmantot tos talantus, ko Dievs man ir devis. Man ļoti patīk komunicēt ar cilvēkiem, meklēt dažādas iespējas un dažādas vajadzības un iespējas resursus savienot. Ja iepriekšējā darbā es meklēju, savienoju labus darbiniekus ar darba devējiem, kuri viņi ir vajadzīgi, tad šeit es daru īstenībā līdzīgas lietas, bet šeit savienoju brīvprātīgos dažādus projektus arī ar tiem pašu mērķa auditoriju, šoreiz ar bērniem. Tad, ko tu darīji pirms tam un kā tev izdevās būt kristietai savā darba vidē? Pirms tam es biju projektu vadītāja personāla atlases un apmācību kompānijā. Man galvenie pienākumi bija tikties ar potenciāliem klientiem, tie ir uzņēmumi, dažādas kompānijas, un stāstīt par mūsu pakalpojumiem, izzināt viņu vajadzības un piedāvāt risinājumu. Un kā man izdevās būt kristietei? Ja tu lūdz un tu esi ar Dievu, tad Dievs dāvā tādas iespējas. Tas nebija kaut kāds liela maštaba darbība, bet man ir kolēģi, ar kuriem mēs virtuvē ēdot pusdienas par kaut ko runājam. Un aiziet kaut kāda tēma, un es zinu, ko par to saka Bībele vai praviešu gars, tad es tā arī pasaku. Vai aiziet kaut kāda tēma par bērnu kalpošanu jauniešu, tad es arī izsaku, ko dara mūsu draudzi un liecinu, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Tā kā, ar ikdienišķām sarunām. Ko tu dari šobrīd? Šobrīd esmu arī projektu vadītāja nevalstiskajā organizācijā KEFA, un mēs esam dibinājuši šo biedrību, lai izmantot dažādas valsts projektu iespējas un Eiropas projektu iespējas, lai palīdzētu mūsu jauniešu kalpošanai un galvenais ceļu meklētāju klubu, lai attīstītu. Kas ir bijuši lielākie izaicinājumi esot pilna laika kalpošanā? Ir 2 tādas lietas. Pirmkārt, un tas ir sarežģītāk, ja mēs darām Dieva darbu, tad, protams, ienaidniekam tas nepatīk. Jā, un šeit iet liela izaicinājuma, un ja viņam nesanāk, piemēram, izjaukt kaut kādu mūsu darbību, piemēram, mums bija pēc viena Eiropas projekta jānovada 5 skolās pasākumu bērniem par veselīgu dzīvesveidu. Un pēc tam mēs viņus aicinājām uz ceļu meklētāju klubu. Un kad mēs to esam plānojuši, mēs domājam, ka nebūs grūti sarunāt ar skolām. Mēs stāstam viņiem aktuālās tēmas ļoti interesantā bērniem saistošā veidā, bet tas izrādījās grūtāk, jo rezultātā mēs tikāmies gandrīz ar 20 skolām un tikai 3 piekrita, ka mēs nākam pie viņiem. Bet, ja Sātanam neizdodas izjaukt kaut kādas tādas lietas, mēs beigās sarunājām tās skolas, tad viņš sāk mūsu starpā dot kaut kādas domstarpības, nesaprašanās, lielu nogurumu, pārgurumu. Un ja arī ar to neizdodas izsist mūs, tad dod arī kaut kādas fiziskās problēmas. Bija tā, ka nevar saprast no kā, bet mūsu brīvprātīgā, no kuras ir ļoti daudz atkarīgs, viņi vienkārši 2 mēnešus no vietas slimo. Tas ir viens liels izaicinājums, un otrs, protams, mana kalpošana, mūsu darbība nav nekā regulāri finansēta, man nav nekādas algas, līdz ar ko bija dažādas situācijas ar to saistīts. Padalies varbūt ar kādu nesen notikušu piedzīvojumu, kurā īpaši atklājusies Dieva žēlastība un vadība. Varbūt mēs runājam par profesiju, tāpēc es arī runāšu par naudu. Un ir tā, kad es sāku šo kalpošanu, es redzēju tādu vīziju, ka mans pamatdarbs, es tikšos ar uzņēmējiem, stāstīšu par mūsu darbību, ceļu meklētāju klubu darbību, ka mēs darbojamies arī bērniem no maznodrošinātām ģimenēm un lūkšu ziedojumus. Un tā kā es ar uzņēmumiem esmu tikusies gan šajā jomā, gan citā, es zināju, ka, ja pietiekoši daudz tiekies, tad var to darīt.
Bet Dievs ir pavērsis tā, ka es nemaz to nevarēju darīt. Jo mums apstiprināja vienu Eiropas projektu, kur bija finansiāls atbalsts, kas es varēju samaksāt dzīvokli, un man bija kaut kas vēl nedaudz pārtikai, bet tikties es nevarēju. Un tad bija liels izaicinājums, kā tad es izdzīvošu tālāk, jo tas Eiropas projekts ir tikai uz 1 gadu, un viņš beidzās 16. gada augustā. Un jā, man bija domas, kā es izdzīvošu, jo vēl bija mums NVA projekts, Nodarbinātības valsts aģentūras projekts, no kura es saņemu faktiski uz rokas kaut kādu 100 eiro. Un es zināju, ka pat istabu par to naudu es nevaru izīrēt, nerunājot par to, ka ēst un pārējo visu nosekt. Un augustā tas bija liels tāds izaicinājums, bet Dievs deva. Kaut kur man palīdzēja brāļi, māsas, kaut kur vecāki, kaut kur vienkārši no kaut kurienes parādījās tā nauda, līdzekļi. Tad es atceros, septembrī es saskaitīju savu budžetu un es sapratu, wow, ja es samaksāju dzīvokli un telefonu, man principā ēšanai nepaliek. Un tad nākamajā dienā pie manas sestdien pienāk māsa viena, saka, ka mums bērnu dārziņā, bērni tā kā dod to lielo porciju uz visu grupu, visu nē, pat man tik daudz ēdamā paliek. Un izrādās viņas tas bērnu dārziņš ir pie manas mājas. Un viņa man saka, piebarot. Ja? Vai kā to pateikt? Jā, kaut kā līdzīgi. Jā, un tālāk Dievs kārtoja, ka mums apstiprināja nākamo projektu. Tas bija liels izaicinājums nezināt, ko es rītdien ēdīšu, no kā dzīvošu un turpināt to darīt. Bet tev vienmēr viss ir pieticis, vai ne? Jā. Tāda Dieva žēlastība. Jā, bet nevienmēr var zināt, vai rītdien man būs, bet šodienai es visu laiku paskatos, man ir šodienai. Amen. Paldies, Anna, ka dalījies savā pieredzē. Kaut arī visiem varbūt nav jāatstāj savu darbu vietu, tomēr iespējams arī kādam no jums radio klausītāji ir bijis šāds aicinājums, tomēr ir pietrūkusi drosme vai ticība, ka tas ir iespējams. Kā redzējām, Anna noteikti ir pierādījums tam, ka Dievam viss ir iespējams, jebkuram, kurš to no sirds vēlas. Ja kādam no jums ir kāda liecība vai piedzīvojuma saistībā ar savu darbu vietu, kolēģiem, vai kāds no mūsu profesijas stāstiem jums vienkārši ir iedvesmojis, mēs ļoti gaidām jūsu liecības e-pastā radio@baznīca.lv. Jūs klausījāties interviju ar Annu Gerasimovu, un ar jums kopā biju es, Jāni Jansone. Lai jums svētībām pilna šī diena un arī viss atlikusī nedēļa.